Šobrīd mēs esam Urjāņu sporta ģimnāzijas internātā, kur dzīvo audzēkņi, un 201. istabiņa. Nāciet lūdzu, šeit 5 gadus dzīvoja kamaniņa braucēja Elīna Ieva Bota kopā ar savu draudzeni Sigitu Bērziņu, šobrīd Agapovu. Un šeit ir tā vēsturiskā vieta, ja, kur viņa atpūtās, kur viņa mācījās, kur viņa pārdomāja savus braucienus, savus результатус. Классная руководительница олимпийской чемпионки Элины Боты, которая накануне принесла Латвии серебро в санном спорте, с теплом и гордостью рассказывает о бывшей ученице. Среди выпускников Мурьинской спортивной гимназии и учеников самой Астриды много олимпийцев, за выступлениями и успехами которых она, конечно же, всегда следит. Elīnai esmu aizsūtījusi apsveikumu viņas vecākiem apsveikumu. Es tā lepojos ar šo kopā pavadīto laiku Murjāņos. Un tas ir skolotāja tas augstākais, kad skolēns ir pārsniedzis to, ko mēs varējām šeit iedot. Viņā bija šī mērķtiecība, šī darba griba, šī brīžiem arī pacietība. Следили за вчерашним заездом в гимназии, если не все, то почти все. В том числе и Алиса, которая сейчас живет в той самой 201 комнате, которая, как говорят теперь в школе, приносит удачу. Jūtams arī tas īstenībā gars un tā, un arī pēc viņas ir dzīvojuši arī ļoti labi sportisti. Cik zinu, arī, kas dzīvo tagad tur, Emīlija Brauna, arī ļoti labi sportiste. Bet tiešām ļoti liels prieks dzīvot tajā istabiņā. Tad, kad viņa palika no 3. vietas un nokļuva uz 2. vietu, bija tāds sajūts, tā kā neaprakstāms. Tad, kad viņas brauca finišā, vienkārši tik priecīgs es biju. Es vēl te sēdēju, ēdu un skatījos, un tā kā bija tādas emocijas, kā pēc tam vienkārši biju tik priecīgs, ka Latvijai sudrabs. Ļoti daudz visādas emocijas, stress, prieks. Mēs vakar skatījāmies, visu balsi izbļāvām. Man tieši ļoti patika olimpiskās spēles, tas ir olimpiskās spēles, kā parasti. Man ļoti patīk. Un tas, kā viņa vakar vinēja, tas bija vienkārši tas kaut kas. Jā, visas balsis izbļāvām. Satraukums bija liels. Priecīgi esam par Latviju. Elīna ir ļoti liels iedvesmas avots. Man patīk viņas disciplīna, kā viņa sevi pasniedz, arī kā sacensībās, ka viņas sejā nav redzamas tā stresa, tā izjūta, kas bieži vien, ko redz un kas arī, teiksim tā, stress noteikti nepalīdz šeit. Varbūt kaut kāds maziņais, jā, bet it sevišķi tāda līmeņa sacensībās skatīties uz Elīnu vienkārši bija patīkami. Izbaudīja. Varēja redzēt to, ka viņa izbaudīja, un es kā skatītājs, arī kā kamaniņu braucēji, arī pat izbaudīju viņas sniegumu. Своей радости за Элину Боту не скрывает и ее школьный тренер Айвар Скалнинч. Он отмечает, саночникам необходима хорошая физическая подготовка, крепкая нервная система, дисциплина и любовь к спорту. И все это у Элины есть. Kamaniņu sports nav tas, kur var vienā gadā kaut ko sasniegt, un tur ir vismaz 4 gadi vajadzīgi, 5, ja, lai kaut ko apjaustu. Un tad jau tālāk no skolas devās uz nacionālo izlasi, un, kā redzam, ir materiāls labi sagatavots, un Elīna ir tur, kur viņa ir pašreiz. В гимназии говорят, что когда Олимпиада закончится, здесь, на их такой олимпийской доске почета, конечно же, появится и имя нашей серебряной призерки Элины Боты. И держат кулачки за то, что это будет не единственным именем, которое появится здесь, когда закончатся Олимпийские игры. Впрочем, как и все мы.